Šodien Vērmanas dārzā bija 2 velo paudzes. Šos elegantos vēstures eksemplārus nomainīja 4 pilnīgi jauni Ehrenpreis velosipēdi. Toms, Grēta, Paula un Gustavs. Jauno Ehrenpreis izmēģinātāji bija arī ministre Žanete Jaunzeme Grende un visu meiteņu elks Renārs Kaupers. Skaidri braucot ar Gustavu. Brīnišķīgi. Gustavs ripo brīnišķīgi, izskatās fantastiski. Un man vakar bija ļoti interesants stāsts. Es vakar sazvanījos ar savu draugu Kasparu. Un pirms gadiem 7 es aizņēmos no viņa riteni. Un šo riteni man nozaga. Un šos gadus 7 tātad mans draugs Kaspars dzīvoja bez riteni. Bet vakar es ieraudzīju Ehrenpreis jauno mājaslapu un jaunos modeļus. Un es zvanu Kasparam un saku, ir pienācis laiks atdot parādu draugs, jo šie riteņi, kas ir tiešām tā cienīgi, lai es tev varētu viņu dāvāt. Un tad Kaspars ir izvērējies tieši šo modeli. Mēs tikko vēl ar viņu sazvanījāmies, tad viņam būs Gustavs. Skaists, elegants, mūsdienīgs. Galvenais ērts un tiešām super ripo. Klāt bija arī idejas autors un realizētājs Toms Ehrenpreis, kurš bija gandarīts par paveikto. Tie ir domāti mūsu pašu pilsētājs pie Igai. Ir tā kā 2 kategorijas. Ir Toms un Grēta, kas ir vienkāršāk riteņi, un ir mazliet ekskluzīvāk riteņi, tad Paula un Gustavs. To jūs jau mazliet iepazināties. Pa lielam arī, jūs noteikti esat ievērojuši, cik ļoti daudz ir izmainījušās mūsu vērtības pēdējos gados, un arī divriteņi ikdienā ir ļoti nozīmīgs. Viņš ir pilnīgi veseli vairāk kā gadu, viņš ir oficiāls transporta līdzeklis. Tāpēc ļoti daudz iedvesmojoties no restaurācijas un vecajiem riteņiem, ko es esmu darījis iepriekšējos 5 gadus un vairāk. Man iemācīja spītību un to, kā tās laikos vīri no pilnīgām drupām, kas bija pēc Pirmā pasaules kara 20. laikā, spēja uzražot gandrīz 500 miljonu divriteņus, milzīga industrija. Un tas vienmēr ir tas spīts un tas jautājums, ko mēs esam paspējuši 20. laikā izdarīt. Un tas nav tikai nolikvidēt, tāpēc tā spītība ir katru dienu manī bijusi un celt no jauna. Pirms vairākiem gadiem man tas likās gandrīz neticami, un šobrīd tas jau ir izdevies. Un tādā mirklī, kad šie riteņi brauks ielās, tad tiešām noticēšu, ka tas viss strādā.